One is all well fed and warm. Es ceru, ka visi ir labi pēduši un siltumā, saslukuši. Maybe not so warm. Nu, varbūt tik silti jau nav. I want to speak today about having a grateful attitude. Es šodien gribu runāt par pateicīgu sirdi, par pateicības pilnu attieksmi. So many people go around constantly complaining and always looking for what's wrong in life. Tik daudz staigā apkārt, sūdzēdamies un vienmēr meklētu, kas dzīvē nav pareizi. They see negative things in everything in life, all situations. Viņi visās dzīves situācijās redz negatīvo. And then they wonder, why am I not happy? Un tad viņi brīnās, kāpēc nejūtas laimīgi. They wonder why they're not enjoying their lives. Viņi brīnās, kāpēc dzīve nesagādā prieku. Really, it's because they have an ungrateful and unthankful attitude. Bet tas ir tāpēc, ka viņiem nav pateicības sirdī. It's an issue of the heart. Tā ir sirds attieksme. If they don't get to the root cause of their problem, Un ja viņi nerisina to problēmu, kas situācija izraisīs to sakni, which is they need to be more grateful for their life. un šī sakne ir tā, ka viņiem vajadzētu būt pateicīgākiem. And if they don't have that attitude, they're never going to change. Un ja viņi būs pateicīgi, tad nekad nekas nemainīsies. We need to understand that God didn't give us our mouth for complaining. Mums jāsaka, ka Dievs nav devis muti, lai mēs žēlotos. You may not have everything you like today. Varbūt šodien nav visu, ko tu vēlies. You may be dealing with some major problems in your life. Varbūt tavā dzīvē ir grūtas problēmas. But complaining about it will only make them worse. Bet ja tu visu laiku zūdies, tas visu padara sliktāk. You need to stop looking at what you don't have and start looking at what God has given you. Bet skatīties uz to, kā tev tagad nav, bet skatīties uz to, ko Dievs tev tomēr ir devis. Stop taking inventory of everything that's wrong and start thinking about how God has what's right in your life. Un beidz inventarizācijas par to, kas nav, kas ir nepareizi, bet sāc skatīties uz to, kas ir labi, kas tev ir dots. The reason many people are not living in the victory Iemesls, kāpēc daudz nedzīvo uzvarā, is the same reason they can't get out of their problems, ir arī tas pats, kāpēc viņi netiek ārā no problēmām. is that we're not grateful for what God has already done in our lives. Jo mēs neesam pateicīgi par to, ko Dievs jau ir darījis un devis. We need to be grateful for everything that we have, every little thing. Mums ir jābūt pateicīgiem par visu, kas mums ir, par katru lietu. You might say, well, you should see my car, my old car. Jūs varat teikt, nu paskatieties taču uz manu automašīnu, tā ir veca. It's a piece of junk, it's falling apart. Grūti kopā. You know, I can't stand to drive that car. Es vienkārši nevaru pie tās stūras sēdēt. No, listen to me, there are lots of people that would love to have your car. Paklausies, ir daudzi, kuri gribētu, lai viņiem būtu tava vecā automašīna. Some people had to take a bus to get Jo here. citiem ir jābrauc šodien ar autobusu šeit. So we need to change our perspective on things. Un mums tāpēc jābeidz nepareizs skatījums uz lietām. At least we have a car. Vismaz mums taču ir automašīna. At least we have a way of getting around. Vismaz mēs varam pārvietoties tajā. Until we have a grateful attitude, you're going to stay right where you are. Ja nebūs pateicīgas sirds, situācija nemainīsies. Well, you don't understand my situation. Nu, bet jūs taču nesaprotat, kāda ir mana situācija. My husband is so lazy. Mans vīrs ir tāds slaiss. He doesn't like to do anything. Viņš vispār neko negrib darīt. You know, I don't even want to be in his company anymore. Man vispār negribas būt viņa klātbūtnē vairs. No, do you know how many people would love, are very lonely today? Bet vai tu zini, cik daudzi cilvēki šodien jūtas ļoti vientuļi? How many people would love to have someone sit across the table from them and eat with them every night? Un cik daudzi gribētu, lai vienkārši ir kāds, kurš sēž pie galda kopā ar viņiem un kopā vakariņo? He may not be a perfect husband, she may not be the perfect wife, Varbūt viņš nav perfekts vīrs, viņa nav perfekta sieva. but you need to change your attitude Bet vienkārši jums ir pašam jāmaina and attieksme. start at least thanking God that you have someone in your life. Un vismaz jāsāk pateikties Dievam par to, ka kāds cilvēks tomēr ir jūsu dzīvē. Stop being grateful for what God has already done. Jābūt pateicīgam par to, ko Dievs jau ir paveicis, mums jāsāk pateikties. That's your first step in seeing things improve in your life. Un tas ir pirmais solis, ja gribat, lai situācija labojas. And some of you will experience a new sense of freedom. Un daži no jums tad piedzīvosiet jaunu brīvību. You see a whole way, your life in a whole different way if you just turn things around. Un jūs redzēsiet dzīvi pilnīgi no citas puses, tas tiks it kā pagriezts no cita leņķa. Change your attitude and your perspective, and you'll be grateful for all that God has given you. Izmainiet attieksmi, perspektīvu un esiet pateicīgi par visu, ko Dievs dod.
Remember this, no matter how many negative things are in your life, there's somebody that's a lot worse off than you are. Atcerieties, lai arī cik jūsu dzīvē ir daudz sliktu lietu, atcerieties, kāda ir vēl ļaunāka. Somebody would love to trade places with you. Un ir noteikti kāds, kas labprāt būtu jūsu vietā, nevis tajā, kurā viņš vai viņa ir. You may not have a perfect life. Jā, jūsu dzīve nav perfekta. You may not even care for the boss that you have in work. Un varbūt priekšnieks, kas ir darbā, nav labākais. But instead of going around complaining about it, Bet tā vietā, lai sūdzētos par savu priekšnieku, you can start thanking God that you at least have a job. sāciet pateikties Dievam, ka jums vismaz ir darbs. You could be unemployed today. Jo varētu jau būt, ka šodien esat bezdarbnieks. You could be out in the street with nowhere to go. Un varētu būt situācija, ka esat ielās un jums nav kur iet. What's really interesting, Un ziniet, ir interesanti. for some reason, if you get lost your job that you have right now, Ja jūs zaudējat darbu, to, kas tagad ir, and 6 to 7 months from now you can't pay your bills and you might be losing your home, un tāda hipotēze, un teiksim, pēc 6 mēnešiem jūs visu šo laiku nevarat samaksāt rēķinus, zaudējat savu lītekli vai māju, kas nu tur ir. and all of a sudden you get a call that they want to give you back your old job that you hated so much. Un tad pēkšņi kāds piezvanītu no tās vecās, mīstās darba vietas un teiktu, nāc strādāt, mēs gribam, lai tu pie mums strādā. And you're going to have your old boss that you didn't like very much. Un turpat tas vecais priekšnieks, kas nepavisam nepatika. But now you drive to work thinking you won the lottery, you're so happy. Bet tagad jūs dodaties uz darbu un ar tādu prieku ceļā, it kā būtu vinējuši loterijā. You'd probably go into work and kiss your boss on the cheek. Un jūs varbūt ieskriesiet darba vietā un labprāt nobušosiet priekšnieku uz baigais pateicības. See, it's your perspective on life that has to change. Jo jāmainās ir jūsu skatījumu uz lietām, perspektīvai. I may like my job, but at least I have a job to go to. Varbūt šis darbs nav tik labs un man nepatīk, bet man vismaz ir darbs un es eju uz turieni. I may not like the house I'm living in, but at least I have some place to live. Varbūt man nepatīk tā māja, kur es dzīvoju, bet man vismaz ir kur dzīvot. I may not particularly enjoy the husband or wife that I have right now, but at least I'm married. Bet man varbūt arī nepatīk tvāra vīzes sieva, bet vismaz es esmu precējusies. What happened if you wake up one day and all of a sudden your spouse is not there? Un iedomājieties, jūs pamostaties no rīta un tā otra cilvēka, pie kā jau pierasts vairs blakus nav. We need to see things in a different light. Mums vienkārši jāpaskatās stūkšu situāciju no cita leņķa. I know some parents, all they do is complain about their children. Ir vecāki, kuri to vien dara, kā sūdzās par saviem bērniem. These children are driving me crazy. Tie bērni man vienkārši tracina. All they do is make a big mess in the house all the time. Un viņi visu laiku visus sajauc sagriež mājā otrādi. All I do is clean up after them every day. Un man katru dienu viss pēc viņiem ir jāvāc. Do you know some people would love to be able to do that, what you're doing? Vai jūs zināt, ir cilvēki, kuri būtu laimīgi, ja viņiem būtu iespējas attīvīt pēc jūsu bērniem? Some people are spending thousands of dollars to try to get pregnant. Ir cilvēki, kuri tērē $1000, lai varētu būt stāvoklī, lai būtu bērniņš. They would love to have your children and be able to clean up after your children. Un viņi labprāt gribētu jūsu bērnus, un viņi labprāt negribētu visu savākt un satīvīt. You need to thank God every day for the blessing of having children. Katru dienu ir jāpateicas Dievam par šo svētību, ka jums ir bērni. When you drive to work and you start complaining about the traffic, Braucot uz darbu, jūs sūdzaties par korķiem un pārāku lēmu, viss virzās. you can just say, thank you, God, you've given me a job. Tā tiešām sakiet, paldies Dievs, ka tu man esi devis šo te transportu. When it's time to come to church, Un kad ir laiks braukt uz baznīcu, sometimes you complain, oh, it's too far to go to church. jums reizēm liekas, pārāk tālu jābrauc. You know, you're in a country now that you have the ability to go to church anytime you want. Bet saprotiet, novērtējiet to, ka tagad jums ir tāda valsts, kurā jūs drīkstat iet uz dievkalpojumu vienmēr, kad vien vēlaties iet uz baznīcu varat iet. There are some places in the world that you can't go to church. Pasaulē ir vietas, kurās nedrīkst iet uz dievkalpojumu uz baznīcu, to nevar darīt atklāt. During the days of communism here, it was difficult to be in church. Un arī šeit komunisma laikos nebija tik vienkārši būt baznīcā, būt draudzes loceklim. What I'm saying is today that we have every reason to thank God. Un es gribu pateikt, ka mums visiem ir iemesls pateikties Dievam. When you get out of bed in the morning, you can thank God that you're alive. Pamostoties no rīta, sakiet Dievam paldies, paldies, ka es esmu dzīves vai dzīvē. Thank God for giving you the breath of air to breathe. Paldies, ka Dievs dod gaisu, ko elpot. Thank God for the sunrise if it ever comes up. Un ja ir saulīt, redzat sauli, austot sauli, tad sakiet paldies Dievam, ka tā ir te.
Does the sun come up in Latvia? Vai Latvijā no rītiem saule parādās pie apāršana? Do you have the sun in Latvia? Ja jums ir tāda saulēkšana, I wasn't sure. man gadās, ka tu esi īsti skaidrs. But you can thank God that you're healthy and you're still alive. Bet varu pateikties Dievam, ka esat veseli, ka joprojām esat dzīvi. There are a lot of people in the hospital right now would love to have the health that you have. Un ir slimnīcās daudz cilvēku, kuri vienkārši būtu laimīgi, ja viņiem būtu tāds veselības stāvoklis kā jums, kas esat te. So we want to have a grateful attitude. Un tāpēc mums ir jābūt pateicīgiem. I heard there's over 1 million people die every week in the world. Un es dzirdēju, ka pasaulē katru nedēļu mirst vairāk kā miljonu cilvēku. Think about it. You're better off than 1 million people this year. Un iedomājieties, šonadēļ jums klājas daudz labāk nekā tam 1 miljonu. If you have a roof over your head, you're better off than 75% of the people in the world. Ja jums ir jumts virs galvas, tad jums ir labāka situācija nekā 75% iedzīvotāji, kuriem tā nav. If you have $15 in your pocket, Ja jums pamatā ir $15, ir mūsu laba ekvivalents, you're in the top 8% of people in the whole world with tad wealth. jūs esat pēc savas turības starp 15% turīgāko pasaulē ar šādu summu. Now, I know Latvia is not the richest country in the world, Es zinu, Latvija nav bagātākā valsts pasaulē, but I've been to Africa, bet esmu bijis Āfrikā, I've been to Vietnam, Vietnamā, I've seen some really poor people. un esmu redzējis patiesi nabadzīgus. People that worry won't have food tomorrow. Cilvēkus, kuriem absolūti nav pārliecības, ka rīt būs jau kāds ēdiens. We need to be grateful for what God has given us here in Latvia. Un mums ir jābūt pateicīgiem par to, ko Dievs mums ir devis Latvijā. We need to get in the habit of every day giving God thanks. Un katru dienu mums ir jāieveido sevī tāds paradums Dievam teikt paldies. When you first get up in the morning, we need to say, God, I give you thanks again for this day. Atverot acis, sakiet, Dievs, es atkal pateicos par jaunu dienu. When you're driving to work, I give you thanks, God, for my job. Braucot uz darbu, vienalga kādu transportu, sakiet, Dievs, paldies par manu darbu. You come home at night, thank you for my family, God. Vakarā griežoties mājās, sakiet, Dievs, paldies tev par manu ģimeni. All through the day, we need to be thanking God for whatever He gives us, great and small. Un caur dienu mums ir jābūt pateicīgas tādā attieksmē par visu, par lielām un mazām lietām, ko Dievs devis. It's all in our attitude, how we look at things. It's important. Un visi nosaka mūsu attieksmi, kā mēs skatāmies uz lietām, un tā ir būtiska. You can complain about that boss, or you can be grateful for your job. Varat sūdzēties visu laiku par priekšnieku, ja varat būt pateicīgi par darbu. You can complain about the price of gasoline, or you can be thankful you have a car. Varat visu laiku sūdzēties par degvielas cenām, ja vienkārši teikt Dievam paldies, ka jums ir automašīna. Ungrateful people focus on the negative things in their lives. Tie cilvēki, kas nav pateicīgi, tie parasti redz savā dzīvē slikto. If that's you, I'm asking you to change your perspective on that. Ja tas esat jūs, tad mainiet savu skatījumu, savu perspektīvu. Stop looking at what's wrong and stop looking at what's right in your life. Beidziet skatīties to, kas ir nepareizi, un sāciet skatīties uz to, kas ir labs un jauks. I heard this poem I want to read to you. Es tādu dzirdēju kaut ko, es nolasīšu. I am thankful for taxes that I pay each year Es esmu pateicīgs par nodokļiem, kurus katru gadu maksāju, because that means I have a job. jo tas nozīmē, ka man ir darbs. I am thankful for the mess that I had to clean up after a party Esmu pateicīgs par to nekārtību, kas man ir jāsatīra pēc tam, kad mani viesi ir aizgājuši. because that means I've been surrounded by friends. Jo viesības jau nozīmē, ka man apkārt ir bijuši draugi. I am thankful for the windows that need cleaning Esmu pateicīgs par logiem, kur ir jāmazgā, because that means I have a house. jo logi nozīmē, ka man ir māja. I am thankful for the sore muscles at the end of the day Es pateicos, ka dienas beigās man sāp muskuļi, because that means I'm able to work hard. jo tas nozīmē, ka man ir spēka, lai strādātu smagi un nopietni. I'm thankful for the lady in church that behind me that sings off key Es pateicos par to sievieti baznīcā, kur man sēž aiz muguras un dzied pavisam greizi, nevar noturēt pareizo melodiju. because that means I can hear. Jo tas nozīmē, ka es spēju labi sadzirdēt. I'm thankful for the alarm that goes off early in the morning Es pateicos par modinātāju agri no rīta, because that means I'm still alive. jo tas nozīmē, ka joprojām esmu dzīves. Friends, we need to choose to be grateful. Draugi, mums ir jāizvēlas būt pateicīgiem. Some of you think, Daži no jums domājat, my life is just a routine. I get up in the morning, I go to work, I'm home, everything's the same, exact same. mana dzīve ir tikai rutīna. No rīta ceļos, eju uz darbu, strādāju, nāku mājās, vienmēr tas pats. So don't take these things for granted. Bet nepieņemiet to kā paši par sevi saprotam.
Many times we just don't realize how great things are when we go on our way. Un jūs bieži vien pat nesaprotat, cik viss ir lieliski, cik tā ikdiena ir brīnišķīga. I heard about this one couple, Es dzirdēju par kādu labāku pāri. average family, they had 2 children. Nu, tāda parasta ģimene, 2 bērni. The dad had a good job and he provided very well for his family. Tētim bija labs darbs un viņš labi apgādāja ģimeni. And they had no real problems to speak of. Un viņiem pat nebija tāda īsta problēma, par ko varētu runāt. But they had lost their enthusiasm for life. They got into a rut and they weren't very happy. Bet viņi bija zaudējuši entuziasmu dzīvot. Viņiem viss likās tā They nomācoši. just didn't appreciate life. Viņi vienkārši nespēja novērtēt dzīvi. But one day the father got sick. Bet kādu dienu tēvs saslimu. And after several weeks, he went to the doctor Un pēc vairākām nedēļām viņš devās pie ārsta. and he discovered he had a very serious illness. Un izrādījās, ka viņam ir ļoti nopietna saslimšana. And this couple spent weeks going from one doctor to the other, getting diagnosed and finding out what's going on. Un šis pāris nedēļām staigāja no viena ārsta pie otra, dzirdēja dažādas diagnozes, centās noskaidrot, kas notiek. All of their free time was consumed with this illness. Un šī slimība paņēma visu viņu brīvo laiku. They did find a way to treat the husband. Beidzot atrada veidu, kā viņa slimību ārstēt. But for the next several months, they had to go almost every night to a doctor and have some treatments. Pēc tam vairākus mēnešus katru vakaru viņam bija jādodas uz medicīnas iestādi, jāsaņem dažāda ārstēšana procedūras. And it was a very long and drawn-out ordeal. Un tas bija ļoti gari un nogurdinoši. And as the woman was telling this story, she made one very important statement. Un sieviete, kas stāstījuši par šo notikumu, viņa teica, She said, "We've been through so much. mēs tik daudz pārdzīvojām, How I long for the mundane. ka es tagad ilgojos pēc tās parastās ikdienišķās dzīves. How I long to go back to the life we used to have. Kā es gribētu atgriezties tajā dzīvē, kas mums bija pirms How tam. I wish I could just sit around with my family every night and eat together." Kā es tagad vēlētos vienkārši būt kopā ar savu ģimeni, pavadīt kopā vakarus. What she was saying, I didn't really appreciate the life I had until it was taken away from me. Un ar to viņa pateica, es nepratu novērtēt to dzīvi, kas man bija, un es to novērtēju tikai tad, kad tā tika atņemta. When we're just living an ordinary life, going to work every day, coming home, we don't really appreciate the good things God has for us. Dzīvojot parasto dzīvi, ejot uz darbu, nākot mājās, un mēs tajā rutīnā nenovērtējām visas labās lietas, ko Dievs ir tajā ilgas un devis. What this woman was saying, what I used to think was boring, I find very exciting now. I wish I could have it back. Un tā sieviete tagad teica tā, toreiz man likās viss bija garlaicīgi, bet tagad es saskatu, cik tas bija aizraujoši, un es gribu to atpakaļ. Later she said, I will never complain about the mundane again. Un pēc tam viņa teica, vēlāk es nekad vairs nesūdzošos par ikdienu, par to, ka viss ir vienmuļi. There's no doubt that some of you feel that you're not living a very exciting life. Un, protams, arī kāda no jums liekas, ka jūsu dzīve nav aizraujoša, tā ir vienmuļa. I just work, I go to church, I take care of the children. Darbs, baznīca, rūpes par bērniem. Don't take those things for granted. Bet nevajag uzskatīt, ka tas ir pats par sevi saprotams un vienmēr garantēts. You don't know how great you have it until you lose your health. Un bieži vien jūs pat nesaprotat, cik brīnišķīgi būt veselam, un tikai tad, kad veselība ir zudusi, jūs sākat to vērtēt. If you have a roof over your head, you have a family, Ja jums ir jumts uz galvas un ģimene, you have very much to be thankful for. tad jums ir ļoti daudz, lai pateiktos. Don't wait for something to be taken away from you before you appreciate it. Un negaidiet, lai kaut kas tiktu atņemts. Nevajag sākt novērtēt tikai tad, kad viss ir zudis. Learn to enjoy what God has given you now. Mācieties jau tagad vērtēt to, ko Dievs ir devis. Take time for the people you love. Veltiet laiku tiem cilvēkiem, kurus mīlat. Take time for your family. Veltiet laiku savai ģimenei. Stop working all the time. Beidziet visu dzīvi pavadīt tikai darbā. When you come to the end of your life, Dzīves beigās. you'll never regret this time you spent with your family. Jūs nekad nenožēlosiet to laiku un tās stundas, kas pavadītas ar ģimeni. No one ever says on their deathbed, Nāves būtā neviens nekad nav teicis. "Oh, if I had to do over again, Ja es vēlreiz varētu dzīvot kaut ko labu, I'd spend more time at the office. tad es vairāk laiku pavadītu birojā darbā. Or I'd just work a little harder." Nu, tad es vēl vairāk strādātu. No, they always say, if I had it to live over again, Cilvēki kādā brīdī saka tā, ja tagad es varētu vēlreiz I'd strādāt. spend more time with my family, more time on vacation. Es daudz vairāk laiku pavadītu ar ģimeni, daudz vairāk laiku pavadītu arī atpūtē. I'd slow down and smell the roses. Es
es dzīvotu lēnāk, lai saistu rožu aromātu. But we say, oh, I'm just so busy, I don't have time. Bet mēs sakām, vai es esmu tik aizņemts, ka nekam nav laika. You need to realize more than likely when you come to the very end of your life, you're still going to be very busy. Bet saprotiet, vienmēr, ja jūs būsiet aizņemts. I know lots of people that have retired. Un arī pensijā. Es zinu, daudz ir aizgājuši pensijā. And I hear the same story from everyone that once they retire. Un es dzirdu to pašu stāstu no visiem viņiem arī tad jau pensijā. They all say, I've never been so busy in my life. Un viņi saka, kā es nekad dzīvē neesmu bijis tik aizņemts kā tagad pensijā. If you're the type of person that loves to be busy, Ja jūs esat tāds cilvēks, kuram patīk vienmēr būt aizņemtam un kurš vienmēr tajā iekrīt, even when you don't have a job, you're still going to be busy doing other things. tad jūs būsiet aizņemti arī tad, ja jums darba vairs nebūs, jūs vienmēr atradīsiet kaut ko, ar ko būt aizņemtiem. We need to make a decision to enjoy every day now. Bet mums ir jāpieņem lēmums priecāties par katru dienu jau tagad. You make up your own schedule, you're in charge of it. Jūs izstrādājat savu sistēmu un grafiku, un jūs esat atbildīgi, lai tas tiktu piepildīts. Take time for the people that you love. Veltiet savu laiku cilvēkiem, kurus mīlat. I had a story about a man that was going fishing with his son, an older man. Es dzirdēju tādu stāstu par vecāku vīru, kas gāja ar savu dēlu makšķerē. He said something interesting to his son. Un viņš kaut ko interesantu teica He dēlu. says, I don't know if I have 25 more years to go fishing with you, son. Viņš teica, dēls, es nezinu, vai man atlikuši 25 gadi, un vai es tos varēšu kopā ar tevi iet makšķerē. As a matter of fact, I'm not sure if I have 25 more times to go fishing with you. Un es neesmu īsti pārliecināts, vai es vēl 25 reizes varēšu kopā ar tevi makšķerē. He was saying, time is going by so fast now. Viņš saka, laiks ir pagājis un aizstiedzies tik ātri. Pat and I just turned 67 years old. Mums ar Petu tikko palika 67. You know, time is going by quickly. Laiks ir ātri. Our baby Un mūsu mazlītes, just turned 42 years old. mūsu mazlītiem jau ir 42, tikko palika. We have a grandson who's in his last year in the university. Mūsu mazdēlam vienam jau ir pēdējais kurs universitātē. We need to treasure every day we're together. Un mums ir jāvērtē augstu katru dienu, kur vēl varam pavadīt kopā. A real sick person looks at every day as a gift from God. Ja cilvēks ir nopietni slims, tāds cilvēks spēj uztvert katru dienu kā Dieva dāvanu. Now, I'm going to live to 120. Es taču nolēmu, ka līdz 120 But dzīvošu. some of you could die tomorrow. Bet viens varbūt jums visiem neizdosies, varbūt kādu šī pēdējā You diena. want to enjoy every single day. Un jūs taču gribat katru dienu, kas jums dota, izbaudīt un dzīvot priecīgi. We need to learn to live every day to the full. Mums ir jāmācās katru dienu izdzīvot pilnībā. Don't go around complaining. Nevajag staigāt sūdzoties, sūdzoties. Don't go around focusing on what's wrong with your life. Un nevajadzētu meklēt savā dzīvē tikai trūkums un nepilnības. Just be grateful that you had a life to experience this day. Esiet vienkārši pateicīgi par to, ka šodien jūs varat izbaudīt dzīvi. Things may not be perfect. You may have some aches and pains in your body. Varbūt viss nav perfekti, varbūt jūsu ķermenī ir kādas sāpes. But when you look at the scope of all things in life, there's no real big deal. Bet tu vēl paskatieties uz savu dzīvi kopumā, un varbūt nemaz tik briesmīgi nav, varbūt tā problēma ir tikai neliela daļa. Things could always be worse for you. Jo kaut kā vienmēr var būt arī sliktāk. We really need to enjoy the very best every day. Un tāpēc jums katru dienu jāņem viss tas labākais un par to jāpriecās. Someone asked this question. Kāds uzdeva jautājumu? If you only had 1 hour to live, Jā, būtu palikusi tikai 1 stunda, ko dzīvot. who would you call? Kuram tu piezvanītu? And what would you say? Un ko tu šim cilvēkam teiktu? And what are you waiting for? Un ko tu gaidi? Ko sagaidi? Why don't we do that today? Kuru sagaidi? Un varbūt šodien es kaut ko varu mainīt. Do we have to wait for the very last hour of our life to do something important? Vai mums ir jāgaida līdz pēdējai mūža stundai, lai izdarītu kaut ko svarīgu un pateiktu kādu kaut ko svarīgu? You might think about it when you go home tonight, calling somebody that's very important to you. Šovakar mājās ejot padomājiet, varbūt vakarā piezvanīt kādu ļoti svarīgu cilvēku. And saying something very loving to them. Un pateikt kaut ko mīlestības pilnu. In other words, don't take it for granted what God has already given you. Un nevajag to, ko Dievs ir devis pieņemt kā pašu par sevi saprotamu, un ka tas tev vienmēr būs. You may not realize it, but you're living in the good old days right now. Un jūs varbūt īsti nenovērtējat to, bet jūs jau dzīvojat tajās vecajās labajās dienās. 20 or 30 years from now, you may look back and say, oh, those were the good old days when we came to the
this conference. Padomājiet, 20-30 gadus vēlāk jūs varbūt skatīsieties atpakaļ un teiksiet, tā ir tās vecās labās dienas tajā konferencē. I remember being in this church 20 years ago. Es pirms 20 gadiem biju šajā baznīcā. We had great music. Mums bija lieliska pielūgšana. And Don could still stand up. Un Dons vēl varēja nostāvēt kājās. Those were the good old days. Vecās labās dienas. 20 years ago, Pirms 20 gadiem. Pat and I, we were in charge of a covenant community in the United States. Pirms tam mēs bijām pirms 20 gadiem atbildīgi par kopienu ASV. Every Tuesday night we have 300 people come to our prayer meetings. Un katru otrdienu 300 cilvēki ieradās uz mūsu lūgšanas sanāksmēm. Once a month we would have a large prayer meeting with 1,500 to 2,000 people would come. Un reizi mēnesī mums bija liela lūgšanas sanāksme, bija tā 2,500 cilvēku. Once a year we would have a conference, a big conference. Reizi gadā mēs organizējam lielu konferenci. We'd have 5,000 to 8,000 people come to our conference. Uz šo konferenci ieradās no 5 līdz 8,000 cilvēku. That was the good old days. Vecās labās dienas. Those are the good old days. Labās vecās But I dienas. don't know if we really appreciated what we had. Bet es nezinu, vai toreiz mēs vispār novērtējām to, kas mums bija uzticēts. We don't have those days anymore. Šodienu, kas bija toreiz, mums vairs nav. But we have these good old days today. Bet mums ir šodien šīs vecās labās dienas. We still see miracles every day of our lives. Mēs joprojām katrā savas dzīves dienā piedzīvojam brīnumus. We never get back time. Un mēs nevaram atgūt, protams, laiku. Make sure you're enjoying your life now. Un tāpēc ir svarīgi, lai jūs izbaudiet un pilnībā izdzīvot savu dzīvi tagad. The people in your life now may not be there forever. Un cilvēki, kas jūsu dzīvē tagad varbūt nebūs vienmēr blakus. Every day, Pat and I thank God for what we do have. Un mēs katru dienu pateicamies Dievam par to, kas mums dots. We don't have any major problems or health problems. Mums nav ļoti nopietnu smagu veselības problēmu. And God blesses us a great deal. Un Dievs mums tiešām svētī ļoti. But every day may not be an exciting mission that we're going overseas for. Bet varbūt ne katru dienu mūsu misija ir tik aizraujoša, ne katru dienu mēs kaut kur braucam. And it may be the same for you. You may not be exciting things that you're doing every day. Un tāpat arī jums varbūt ne jau katru dienu notiek kaut kas īpaši aizraujošs un vienreizējs. But you have your health, you have loved ones around you. Bet jums ir jūsu veselība, mīļotie apkārt. And change your perspective and be grateful for what you do have. Mainiet perspektīvu, to leņķi, kā skatāties, un esiet pateicīgi par visu, ko darāt, kas jums ir. Like that woman that once longed for the mundane in her life again. Tā sieviete, kura tagad pēc visām bēdām paskatījās atpakaļ un sāk ilgoties pēc savas ikdienas. Someday you may be longing for what you have today. Un varbūt pienāks diena, kad jūs ilgosieties pēc tā, kas šodien notiek, vai ir. Why not make a decision to appreciate what we have? Bet varbūt tad varam pieņemt lēmumu, jau tagad sāk novērtēt to, kas jums ir. Be grateful for what God has done in your life. Varbūt varat sākt būt pateicīgi par to, ko Dievs darīs jūsu dzīvē un And tagad. choose to enjoy this day. Un izvēlēties baudīt šodienu, priecāties par šodienu. Isn't this the best conference you've ever been to? Vai tad šī nav vislabākā konference, kādā tagad esat bijuši? Isn't that the best music ministry you've ever heard? Un vai tie nav labākie ielūdzēji, kādi esat tagad bijuši? I might not be able to thank God for the weather, Varbūt es nezinu, būs grūtāk Dievam pateikties par laika apstākļiem. but at least I'm alive to see this weather. Bet vismaz es esmu dzīvs un varu to visu piedzīvot, kas ārā notiek. We have a friend, her name is Hilda Medeiros. Mums ir draudzene Hilda Medeiros. She was about 99% blind all of her life. Viņa visu savu dzīvi ir bijusi 99%, un vairs ko tikai 5% redzes. Since she was a child, she could only see like a little shadow. Kopš šādas bērnības viņa redzēja tikai tādas ēnas. And we prayed over her many times. Mēs daudzas reizes lūdzāmies par And viņu. at age 60, Un kad viņai bija 60, she could see. viņa pēkšņi sāka redzēt. She started to, the first thing she saw was on television, someone raised the host, and she saw the host on television. Pirmo reizi viņa televīzijā redzēja hostīvu. Kāds pacēla ekrānā hostīvu, viņa ieraudzīja. She used to listen to the mass on television because she couldn't see. Agrāk viņa mēģināja svēto misi klausīties televīzijā, jo redzēt nevarēja. And when the priest raised the host, Un kad priesteris pacēla she hostīvu, saw light. viņa ieraudzīja gaisu. And after that, she could start to see colors and things like that. Un tad viņa sāka redzēt krāsas un izšķirt daudz ko citu. She was so excited. Viņa bija tik laimīga. Now she could match her clothes. She could get a blue blouse with a blue skirt. Tagad viņa var saskaņot drēbes, ja blūze zila vai svārki, bet zila viņa zina, kā pareizi salikt krāsas. She used to have to
put all her clothes in the closet the way they were colored so someone would tell her how to put her clothes. Bet agrāk viņai vajadzēja kādu, kas palīdz skapī sakārt drēbes pēc krāsām, lai viņi varētu nojaust, ko var likt kopā, visam, kad bija jābūt savā vietā. Now she could go in and just find what she wanted and put it on. She was so happy. Bet tagad viņi pienāk pie drēbes skapiem un atrod drēbes un izvēlas, ko varētu vilkt, ko var likt kopā, un viņa ir tik laimīga par to. And she talked about it constantly for 20 years. Un viņa par to runāja 20 gadus un bija sajūsmā. Now, in her 80s, she lost her sight. Un tagad viņai ir jau pāri 80, un viņa atkal zaudēja redzi. But she's so grateful for the 20 years that she could see. Bet viņa ir tik pateicīga par tiem 20 gadiem, kad viņa varēja redzēt. Every day we get up and we can see. Mēs katru rītu pieceļamies, varam atvērt acis un redzam. I'm really grateful for my eyes. Es kaut kā reti atceros pateikties par acīm, par redzi. But that could be you and me tomorrow, not being able to see. Bet kāds no mums, vai es, vai jūs, kāds varbūt kāds redzēsiet. You wake up in the morning and thank God that you can see and that you can hear. Vai jūs no rīta pateicaties Dievam, ka varat atvērt acis un redzēt un varat dzirdēt? Don't take for granted what we already have. Nepieņemiet to kā pašu par sevi saprotamu un garantētu uz visiem laikiem. Especially if you have good health. It's a great blessing. Un laba veselība, tā ir liela svētība. Pateicieties, ja tā jums ir. Don't go around complaining about what's wrong. Have a change in attitude. Nevajag sūdzēties un staigāt un žēloties, kas ir nepareizi, jāmaina attieksme. You may be facing some difficulties. Varbūt jums ir grūti brīži. You may have some obstacles in your path. Varbūt jūs ceļā šķēršļi. But if you look hard enough, you can find something to be grateful for. Bet ja jūs ciešāk ieskatāties, noteikti būs kaut kas, par ko pateikties. In 1 Thessalonians 5:15 it says, 1. Tesalonikiešiem 5:15. 1. Tesalonikiešiem 5:15. be thankful in all circumstances. Esiet pateicīgi par visu, visās situācijās. It doesn't say be grateful for all circumstances, but in all circumstances. Un tur arī teikts, nevis pateicīgi par visām situācijām, bet visos situācijās, visos apstākļos esiet pateicīgi. We can thank God in spite of our problems. Un mēs Dievam varam pateikties, neskatoties, ja par spīti mūsu problēmām. We have to look for the good and find the reason to give thanks to God. Mums ir jāmeklē, jāsaskata labais un jāatrod iemesli, jāatrod lietas, par kurām Dievam pateikties. We have another good friend at home. Mums Amerikā mājās ir vēl kādi labi draugi. Her name is Colette Fortin. Un Colette Fortin, She has cerebral palsy. cerebrālā triepa, ja? She has difficult speaking, she has trouble walking, she has trouble with her hands. Viņai ir grūti runāt, grūti staigāt, viņai ir grūti valdīt par savām rokām. She's basically all crippled up. She walks very funny. Un, kad viņi iet, tad izskatās dīvaini, viņi visai sarauta, savilta. But every time I've talked to her, Bet vienmēr, kad es esmu ar viņu sarunājies, she's always telling me how happy she is and how grateful she is. viņi man vienmēr saka, cik laimīga viņa ir, cik pateicīga viņa ir. God has blessed me. She's always saying, God blesses me so much. I have so many good things in my life. Viņa vienmēr saka, kā Dievs man ir tā svētījis, manā dzīvē ir tik daudz brīnišķīga. She's a delightful person to be around. Un viņa ir cilvēks, ar kuru vienmēr gribas būt kopā. She recently had an operation on her neck because it said it was going to help her walk better. Un nesen viņai bija operācija kaklā, jo teica, ja tur operēs, tur kaut ko var izdarīt, lai būtu vieglāk staigāt. She's turning 67 years old. Viņai ir 67. And someone with cerebral palsy doesn't normally live that long. Un bieži vien ar cerebrālo triepu cilvēki tik ilgi nemaz nenodzīvo kā viņa. So her legs are starting to really fail her. She's having more difficulty walking. Un tāpēc, kad šīs slimības viņai ļoti grūti bija staigāt, un kājas vairs nevarēja to izturēt. So they operated on her neck so that the nerves in her spine would help her walk better. Un viņi operēja viņai kaklu, lai nervi tur kaut kā labāk palīdzētu. It was a successful operation. Operācija bija veiksmīga. And she has a little bit better walking, not much better, but a little better walking. Un tagad viņai ir nedaudz labāk staigāt. Nevar teikt, ka daudz labāk, bet diezgan labs. But what she didn't expect, Bet ko viņa negaidīja? it affected her voice. Tas ietekmē viņas balsi, šī operācija. At 67 now, I can understand what she's saying so much better than I could before the operation. Un 67 gados es tagad daudz labāk varu saprast, ko viņa saka. Pirms operācijas tas nebija tā. She was always very hard to understand because of her problems. Viņa vienmēr bija ļoti grūti saprast. Now she's starting to speak almost normal Tagad viņa runā gandrīz pilnīgi normāli. after 67 years. Pēc 67 gadiem. There's a woman with a grateful heart. Un tā ir sieviete ar pateicīgu And sirdi. she's so happy now that she can talk better. Un viņa tagad ir tik laimīga, ka viņai vieglāk runāt un viņa var saprast.
If we're grateful, Ja esam pateicīgi, God rewards us for our attitude. tad Dievs šo mūsu attieksmi atalgo. We need to give God praise continually with our mouths. Mums ar savu muti nemitīgi Dievam jāizsaka pateicību un slavu. Even when we pray, we need to spend time in being grateful to God. Pat lūkšanas laikā ir jāatvēl kāds laiks, kad mēs vienkārši Dievam pateicamies. Sometimes we always asking God for something, asking, and we're not giving Him praise. Jo lūkšana var izvērsties tā, ka mēs tikai kaut ko visu laiku Dievam lūdzam un prasām, un izpaliek šis pateicības un slavēšanas moments. And the Bible says we enter into God's presence with praise and thanksgiving. Un Bībelē teica, ka mēs ejam viņa klātbūtnē, viņa vārtos ar slavu un pateikšanu. If we're always giving God orders, we're not even entering into the door with God. Un ja nu mēs visu laiku Dievam dodam tikai pavēles, tad mēs tā īsti pie viņa neieejam. So it's good to start our days off with praising and thanking Him for our life, our health, our family, whatever it is. Un tāpēc ir labi sākt dienu ar lūkšanu pateicību, pasakoties par savu veselību, par ģimeni, par visu, ko vien varam iedomāties. God already knows our needs. Dievs jau zina mūsu vajadzības. He knows them before we even say them to Him. Dievs zina mūsu vajadzības, pirms mēs tās izsakām. And so there's nothing wrong with asking God for things. Bet, protams, nav nekas nepareizs, ja jūs nākat ar savām vajadzībām un lūdzat Dievu. But we need to spend some of our time giving thanks and gratitude to God. Bet daļa laika lūkšanas laika ir jāpavada Dievam, dodot pateicību, dodot slavu. I've discovered the more I thank God, Jo vairāk Dievam pateicos, the more He ends up giving me. jo vairāk Viņš man dod. You don't have to beg God. He already wants to help you. Dieva priekšā nākot lūkšanām nevajag kā ubagam lūgties, ubagot, jo Dievs jau zina, kas mums vajadzīgs, un Viņš grib dot. Thank you, God. You just need to say, thank you, God, for all that you've given me and what you take care of all of my needs. Un varam teikt, Dievs, paldies par visu to, ko Tu man esi darījis un devis, un kad rūpējies par manām vajadzībām. Think of how you as a parent act when your children are grateful to you. Padomājiet, kā jūs jūtaties un ko jūs darat kā tēvs vai māte, ja jūsu bērni nāk pie jums pateicībā. If your children are always saying, oh, Daddy, give me this, give me that, I want this, I want that. Ja bērni saka tikai tā, tēti, dod, man vajag to, man vajag to. Sometimes even when we can't give it to them, we don't want to give it to them. Reizēm ir tā, mēs pat to varētu dot tam bērnam, bet uz tādu attieksmi negribas dot. But if your children always say, oh, thank you, Daddy, thank you, Mommy, for all the wonderful things you give to me. Un ja bērni saka, paldies tēti, paldies mammu par to brīnišķīgām lietām, ko tu man dod, un ir pateicībā par jums. Your attitude is, I want to give them more. Tad jums ir vēlēšanās dot vēl vairāk. See, now I'm a grandfather, Tagad esmu vectētiņš. and I want to give grandchildren everything. Un es saviem mazbērniem gribu dot absolūti. I don't care. I can spoil them now. Es šobrīd man ir tāda attieksme, ka es varētu viņus izlidināt. I don't have to worry about how they're going to behave. Let their parents worry about that. Jo man tagad nav jāraizējas, kā viņi izturēsies, vai tas viņus nesamaitās, lai vecāki par to So I want to give my grandchildren everything. Give them everything. Es saviem mazbērniem gribu dot visu un dodiet viņiem visu. You want candy for breakfast? Here, have some candy. Brokastīs konfetītes, gribu lūdzu šokolādes brokastīs. Nekāda vaina nav viņiem mierīgi. See, sometimes I think God is a grandfather, not a father. Un reizēm ir tāds sajūta, ka Dievs ir tāds vectētiņš, nevis stingrs tēvs. Now, don't tell the bishop I said that. Bet nesakiet to bīskamam lūdzu. But Es jau teicu. he is a grandfather. Bet viņš ir tāds vectētiņš, kurš He loves lūdz. to give us things. Viņam tā patīk mums dot. He wants to give you Viņš blessings. vēlas dot jums svētības. If we have a grateful attitude, Ja mūsu sirds ir pateicīga, Grandpa is going to give you everything. vectētiņš dos pilnīgi visu tev. So we have a grateful heart, not to receive, but because He is so wonderful to us all the time. Bet pateicības sirds ir ne jau tāpēc, ka viņš dod, bet tāpēc, ka tas viss ir tik brīnišķīgi un ir viņam jāpateicas par visu, kas ir labs. So I want you to make a decision today Un es gribu, lai šodien jūs pieņemat lēmumu. that no matter what happens to you in your life, you're going to be grateful to God for your life. Lai arī kas notiek ar jums jūsu dzīvē, pieņemiet lēmumu un būt vienmēr un visu pateicīgi. You're going to find some way to give thanks to God. Vienmēr jūs atradīsiet kādu veidu un kaut ko par ko pateikties. Focus on what you have and not what you don't have. Un fokusēties uz to, kas ir dots, un nevis uz to, kas nav. The root cause of being negative is complaining all the time and being ungrateful. Un mēs esam negatīvi, mēs visu laiku zūdāmies, sūdzāmies, tad viss pārvēršas negatīvs. When bad things come against you, you can still have the same attitude that Colette has. Un tad, kad arī sliktas lietas notiek, jūs varat vienalga dzīvot tajā attieksmē, kāda bija Koletē. You can be grateful for everything that you do have. Vajag būt pateicīgi Dievam par visu, kas jums ir. Find some reason to be grateful. Atrodiet iemeslu būt pateicīgiem. Now,
We need to work at this. Pie tā ir jāpiestrādā. It doesn't come natural, Tas nenāk vienkārši pats par sevi, but it does come supernatural. bet tas nav kārtavas. See, if we live in the flesh, Ja dzīvojam miesā, we're going to be worrying and complaining all the time. un miesā paliekam, tad mēs raizējamies, zūdāmies. Satan has one great power. Un Sātanam ir viena tāda liela iespēja un vara. He can talk to you. Viņš uz jums var runāt, uz And jums he's prāt. always telling you how bad things are. Un vēlams tev vienmēr saka, cik viss ir slikti. And how you deserve so much more than what you have. Un kā tu neko neesi vairāk pelnījis, un vai tev pienāks tikai kaut kas slikts. And why don't you have a new car? Un arī viņš vēl ir tā pabaksta. Rekā mirā, kāpēc tad tev nav jaunas And why mašīnas? aren't you married to the most beautiful woman in the world? Un kāpēc tu neesi precējies ar viskaistāko sievieti pasaulē, bet tas tur cits? And why doesn't your husband appreciate you like someone else's husband appreciates Un you? kāpēc tavs vīrs tevi tā nenovērtē, kā teiksim, kāds paziņas vīrs viņu novērtē? Satan will tell you everything that's wrong with your life. Un Sātans vienmēr izlūks kaut ko tavā dzīvē tādu, kas ir nepareizi, vai viņš iestāstīs, ka kaut kas ir nepareizi. And what you need to complain about. Un ka ir kaut kas, par ko tev vajadzētu sūdīties, sūdzēties. Or Ja we can look at the good things God has put in our lives. mēs varam paskatīties otru pusi uz labajām lietām, ko Dievs mums ir devis. Everyone in this church knows Jesus Christ. Visi šajā baznīcā pazīst Jēzu Kristu. That's enough reason to praise God for the rest of your life. Un ar to vien pietiek, lai Dievu slavētu par to visu atlikušo dzīvi. If you had nothing else, Ja nekā cita jums nebūtu, you have the greatest prize that anyone in the world could have. tad vienalga jums ir vislielākā balva, kāda vien pasaulē cilvēkam ir iespējama. You may not have other things that other people have, Varbūt jums nav tā visa, kas ir citiem, but there's no one in the whole world better off than you. bet nevienam visā pasaulē nav tāda veiksme gadīsies kā jums. You know Jesus. Jo jūs pazīstat You're Jēzu. going to go to heaven. Un jūs iesiet uz debesīm. You're going to heaven. Jūs iesiet uz debesīm. Does anyone not go to heaven Vai here? te ir kāds, kurš neiet uz debesīm? Does anyone decide to go to hell this week? Vai ir kāds, kurš šonadēļ pieņem lēmumu iet uz zelli? No. Nav tā. We're going to heaven. Mēs visi iesim uz debesīm. Aren't you happy? Vai jūs neesat par to Aren't laimīgi? you grateful? Vai par to neesat Isn't this a pateicīgi? wonderful life? Vai tā nav brīnišķīga dzīve? Sometimes I'm not grateful that I'm going to live to 120. I'm going to live to 120. Sometimes I'm not grateful for that. 100. Ko? Pagaid, par ko konkrēti? Say, I'm going to live to 120. Say, I'm going to, no, say, I'm going to live to 120. Just say that. Es gatavojos dzīvot 120 gadus. And sometimes I'm not grateful for that Un reizēm es aizmirstu par to būt pateicīgs. because I want to go to heaven now. Jo es gribētu iet uz debesīm tūlīt tagad. But like St. Paul said, Bet kā teica svētais whether I Pāvils, live here or I go to heaven now, vai nu es dzīvoju, vai es arī mirstu un esmu pie Dieva. as long as I serve the Lord, it's okay. Viņš saka, man vienalga, ja vien es varu kalpot tam kungam. So I'm going to be grateful that I'm going to live to 120. Un tad es būšu, ja es dzīvošu, līdz tam es būšu pateicīgs par to. You need to be grateful when you go to heaven. Un jau tagad būšu pateicīgs, bet jums ir jābūt jau tagad pateicīgiem. Mums visiem jābūt pateicīgiem, ka mēs ejam uz debesīm. When we get to heaven together, Kad mēs kopā nonāksim debesīs, we're going to laugh about this day tad mēs pasmiesimies par šo dienu. because we're all going to remember that we were going to go to heaven together. Jo mēs tad atcerēsimies, kā mēs šeit visi norunājam, ka mēs kopā visi iesim uz debesīm. See, we're all going to know each other in heaven. Un debesīs mēs tur paskatīsimies, viens otru atpazīsim. Isn't that great? Vai tas nav lieliski? Maybe you don't want to know me, but you can know the translator. Varbūt to nu negribam kāds pazīt, varbūt, ka mani kāds grib pazīt. She's nice. Es esmu jaukā, labāk. We'll all be together in heaven. Bet galu galā mēs visi debesīs būsim If you kopā. keep that in your mind, Paturiet tikai to savā prātā. you'll always be grateful for all we have. Un tad vienmēr būs iespēja būt pateicīgiem par to, kas mums jau tagad dots. Oh, that's God calling. Dievs var. I guess we're going to end now. Un es domāju, ka tagad mums būtu jābeidz runāt. He might have something to say. Varbūt, ka viņiem kaut kas svarīgs sakāms. Amen. 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 Okay.